kāpēc mums ir uzvaras piemineklis, kurš īstenībā ir okupantu piemineklis? Man jānoraida visas šaubas un aizdomas, ka drošība mūsu zemes iekšienē var tikt apdraudēta no ārienes. Man visi teikuši, ka Alfreds Bērziņš nebūtu savas sapņus neslēpj. Paskatieties fotogrāfijas. Neatkarības pēdējā mēneša. Kurš suņo blakus Ulmanim? Alfreds Bērziņš. Intrigants. Un tenku vācelē. Nu tad paskatīsimies dokumentus. Paskatīsimies tā, kas mums te notiek. Rekur, Krievu bāzes, Krievu tais tāds nekārtības, šitāds nekārtības. Reče, Latvijas kara ministra Jāņa Baloža iesniegums par slimības lapu. Latvijas slimais sargātājs. Viņš savā laikā sasīts Bermudu lupatās. Neatkarības kara varonis. Okay. Ko mēs varam darīt, ja Krievi grib veidot savas karabāzes Latvijā? Ko mēs varētu darīt? Es domāju, mēs varētu iespiest asti kājstarpī un paklusēt. Kāpēc? Pilsoņi un pilsonis. Kopš šī rīta mūsu zemē ienāk padomju karaspēks. Tas notiek ar mūsu valdības ziņu un piekrišanu. Tu saproti, ka ar šo runu tu iesāc okupācijas noliekšanu? Man pateikt, ka es palikšu savā vietā un lai tauta paliek savās vietās. Tev ir jāpasaka, ka valsts tiek okupēta.